Sveiki! Atkal Agris Franču Štēles. Kā solīju, izpakosim mazo koferīti un šodien arī sausais treniņš. Nākošajos video es atradīšu noteikti kaut kur brigādi, kur mēs varam patfilmēties. Šis te koferīts ir pilnīgs komplekss, lai apdarinātu reģipšu apstrādē šuves gan stūros, gan tās, kas ir pa vidu. Tātad pilnīgs jaunums, kas mums ir tirgu, mums ir šie te universālie kāti, kas izbīdās. Un sākam ar to, ka mums ir šeit tādi maziņi pārēji. Mēs viņu uzkrājam līdz galam, es neskrūvēšu. Tas ir stūru rullīts, kā teicu, sausais treniņš. Mēs ierullējam špakteļmasu stūrī. Viegli ar šo te mēs paņemam, iemērcam špakteļmasu un ierullējam stūrī. Tad, kad mēs esam ierullējuši stūrī špakteļmasu, tad iepriekšējā video es rādīju aparātu, ar kuru var iestrādāt papīra lentu. Bet, ja jūs strādājat ar sietiņu, ar papīra lentu, kur ir metāls, to nevar iestrādāt, tad jebkurš materiāls, ko jūs liekat šeit tālāk stūrī, vai tā ir straifleks lenta, pēc jūsu izvēles jūs to varat izdarīt. Tad, kad ir iestrādāta špakteļmasa, ielikt tā lenta, mums ir šāds te interesants aparāts. Šim ir nianse tāda, ka vajag vēlreiz pārbraukt to stūru rullīti pāri, lai tā papīra lenta vai sietiņam, lai viņam virsū būtu špakteļmasa, un tā tu jūs paņemat vienu vietā un izvelkat sasmērē sienu birjā. Ja? Grieztos ir tas pats, nedaudz, ka šefs manī piedos. Tad, kad stūris mums ir apstrādāts, mēs šajā komplektiņā ņemam nākošo kārtiņu. To pašu mēs daram ar šuvi, kas ir sienā. Šodien sausais treniņš, pēc tam es tikšu līdz objektam. Tad tas, kas mums ir sienā, vai tas mums ir arī grieztos. Ja? Tad mēs iestrādājam špakteļmasu. Tad, kad špakteļmasa mums ir iestrādāta, ir ielikts arī iekšā sietiņš, lenta, papīra lenta, kas ir plakanējā šuvē. Tad rādīju šādu patentētu lāpstu, pilnīgs jaunums Baltijā. Kas parasti ir jādara? Tas materiāls, kas ir iekšā tajā šuvē, viņš ir jāiespiež tajā pirmajā špakteļmasā. Tad, lūk, šeit ir speciāla lāpsta, un šeit ir tāds bleķītis, lai tad, kad tu viņu spiedīsi, tad šis bleķītis izdara spiedienu un to sietiņu tajā šuvē iespiež dziļāk iekšā. Tādas vēl vienam ir tikai Franču Štēlē, un tad, lai to mēs darītu, lai mums nebūtu jākāt uz stalažām, uz trepēm, ņemam šādu pāreņu, skrūvējam virsū. Mēs liekam šo te lāpstiņu iekšā šeit. Es nepārdzīvoju, ka es sasmērēju šefam, kāpēc tā stūrus, gan jau viņš man piedos. Ja? Tad mēs izvalkam to stūri gan sienā, gan griestos. Šeit, pie kam ir maināms leņķis. Tad, kad mēs to esam izdarījuši, dodam visai špakteļmasai nožūt vienu dienu, un pareizi būtu to darīt nākošajā dienā, jo špakteļmasai ir jānosēžās, un tas materiāls mums ir iesēdināts ar to smuko lāpstiņu. Tad mēs ņemam šādu te rullīti, 180 diametrā, profiņi sapratīs, krāsošanas ruļu standarts pa lielam. Izvelkam virsū, taisam otro armēšanu sienā pāri tai šuvē, un mainām šo lāpstu. Uz šo lāpstu tie vīri, kas zina, sarkanās lāpstas, šī ir melnā asmens daudz cietāk, tādas nav vēl Baltijā. Un tagad tikai sāk parādīties šajā koferī. Ir jau pirmie veikali, kuriem ir, es rokas neatlies to lipu, iebāzt un iekšā. Višķi. Ja, tiksim galā. Zamīnočka. Tīriski sakot, tā, es esmu parādīt iekšā. Viņam ir stiprāks asmenis. Tad, kad jūs esat ierullējuši to lielo plaknes gabalu, tad ar šo tad vertikāli vajadzētu nogriezt. Un tāpēc viņš ir arī ciets, ka tā otrā armēšana ar šo lāpstu, ja šādi jūs griežat, ja šādi jūs smuki līdzinat. Vajadzētu viņu nogriezt nost, lai visas tās šuvju vietas jums neveidojās ar izcilņiem, tad, kad jūs pūtīsiet špakteli, špaktelēsiet. Tad šāds komplekts, pilnībā viss, lai nevis aptaisītu šuvis, bet apgarinātu šuvis. Reģips ir stūrī un plaknēm. Pats labākais nākošajā video. Viss, lai jūs špaktelētu kā dievs. Lielais koferis, kurā arī pārējās lāpstas, lai jūs plakni izšpaktelētu. Tas tad lūdzu nākošajā video. Tiekamies!